2010. Gada oktobra sākumā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes tautas deju ansamblis Kalva 30 cilvēku sastāvā, gan jaunieši, gan vidējās paudzes dejotāji paviesojās Dienvidkorejas pilsētā Šeonjonā, kur piedalījās valstī lielākajā un pēc vietējo teiktā arī labākajā deju festivālā. Startautiskajā konkursā piedalījās pārstāvi vairāk nekā no 20 valstīm, un Latviju pārstāvēja tieši kalvēnieši. Konkursam tika sagatavotas 2 programmas, tas ir 10 un 15 minūšu garumā. Arī gājiena laikā 9 punktos žūrija vērtēja sagatavotās 2 minūšu garās uzstāšanās. Tāpat bija jāsagatavo arī viena 20 minūšu gara programma, ko prezentēja ikdienas koncertos un kur nevērtēja. Programmās tika izvēlēts un iekļauts klasiskās un visiem jau zināmās dejas, kā piemēram Goļu Kazaks, Gatavas deja, Kreitsburgas polka un citas. Kopumā pavisam bija 13 dejas. Pēc 10 dienu probūdes un jauniem iespaidiem pārpilni kalvēnieši atgriezās Latvijā, arī izcīnīja 3. vietu un naudas balvu.